Labdien! Mani sauc Viktors Barviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostoļu darbu grāmatas 15. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu pa Apostoļu darbu grāmatu. Šī grāmata ir ļoti spēcīga un ļoti saistoša mums šodien. Šis sprediķis izmanto sekojošos avotus vai arī daļu no tiem. Apostoļu darbu grāmatas 15. nodaļā no 30. līdz 31. pantam ir rakstīts: atlaisti viņi nonāca Antiohijā un draudzi sapulcējuši nodeva vēstuli. Kad viņi to lasīja, draudze priecājās par labo pamācību. Ir noticis sanāksme Jeruzalemē, kurā baznīca, Svētā gara vadīta, ir secinājusi, ka nejūdu kristiešiem, pretēji tam, ko daži ebreju kristieši bija mācījuši, nav jāapgraizās, nav jātur mūsu bauslība, lai tiktu izglābtiem. Vēstule tika sūtīta nejūdu kristiešiem, kas atspoguļoja šo lēmumu un norādīja uz dažām lietām, no kā būtu jāizvairās. Iepriekš šajā 15. nodaļā ir rakstīts: tad apustuļi un vecāji līdz ar visu draudzi nolēma sūtīt no sava vidus izvēlētus vīrus kopā ar Pāvilu un Barnabu uz Antiohiju, jūdu ar pievārdu Barsaba un Sīlu, vīrus, kas izcēlās starp brāļiem. Tas ir 22. pantā, 15. nodaļā. Mūsu bauslība, kā norāda Pāvils vēstulē Galatiešiem 3. nodaļā, bija piepildījusi savu mērķi. Nejūdu kristiešiem tā nav jātur. Šie nejūdu kristieši priecājas. No 32. līdz 35. pantam ir rakstīts: bet Jūda un Sīla, arī paši būdami pravieši, pamācīja brāļus ar daudz vārdiem un tos stiprināja. Kad viņi kādu laiku tur bija palikuši, brāļi viņus ar miera sveicienu atlaida pie tiem, kas viņus bija sūtījuši. Bet Sīla nolēma palikt tur, bet Pāvils un Barnaba palika Antiohijā kopā ar daudz citiem, mācīdami un sludinādami tā kunga vārdu. Lūk, kā draudze Antiohijā tiek stiprināta. Vai tu centies stiprināt brāļus un māsas Kristū? No 36. panta līdz 39. panta pirmajā daļai ir rakstīts: pēc dažām dienām Pāvils sacīja Barnabam: iesim atkal un visās pilsētās, kur tā kunga vārdu esam sludinājuši, apraudzīsim brāļus, kā tiem klājas. Barnaba gribēja ņemt līdzi Jāni, sauktu Marks, bet Pāvils negribēja ņemt līdzi tādu, kas Pamfīlijā bija no viņiem nošķīries un nebija viņiem gājis darbā līdzi. Tad radās sarūktinājums, tā ka viņi viens no otra šķīrās. Pāvilam ir ideja apciemot brāļus no pirmā misijas ceļojuma. Barnaba piekrīt, bet vēlas ņemt līdzi Jāni Marku, savu radinieku, šķiet brālēnu vai brāļa dēlu. Taču Pāvils nepiekrīt, jo Marks bija pametis komandu pirmajā misijas ceļojumā. Tad radās sarūktinājums, tā, ka viņi viens no otra šķīrās. Lūk, kas var notikt ar vislabākajiem kristiešiem. Bībele neslēpj šo nepilnību. Šķiet, Pāvils ir uzdevuma orientēts. Ir cilvēki, kas ir ļoti uzdevuma orientēti. Protams, Pāvils redz uzdevumu palīdzēt cilvēkiem. Arī, ja šim vienam cilvēkam, Jānim Markam, netiks palīdzēts, Pāvils nevēlas ņemt līdzi kādu, kas pēc Pāvila domām
varētu apdraudēt uzdevumu palīdzēt daudziem. Savukārt Barnaba vēlās iekļaut Marku, savu radinieku, pēc tā, kas rakstīts Vēstulē Kolosiešiem 4. nodaļā 10. pantā, bet vēl vairāk šķiet Barnaba it īpaši tic vislabākajam cilvēkā. Barnaba vienmēr cer. Arī uz Pāvilu, kad 9. nodaļā mācekļi Jeruzalemē netic, ka Pāvils ir māceklis, Barnaba Pāvilu aizved pie apustuļiem un izstāsta, kā Jēzus bija parādījies Pāvilam un kā Pāvils Damaskā bija atklāti sludinājis Jēzus vārdā. Bet 11. nodaļā Barnaba atstāja Antiohiju un dodās uz Tarsu, lai atvestu Pāvilu. Tagad Barnaba vēlās cerēt uz Marku. Pāvils nevēlas riskēt. Es iedomājos, ka Barnaba apvainojas, ka Pāvils nevēlas rādīt Markam žēlastību, kaut gan pats bija saņēmis milzīgu žēlastību, būdams slepkava. Mateja evangēlijā 18. nodaļā no 27. līdz 28. pantam Jēzus līdzībā par piedošanu saka: tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida, un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denāriju parādā. Viņš to satvēra, žņaudza un sacīja: maksā, ko esi parādā. Šķiet Barnaba domā, ka Pāvilam vajadzētu piedot un aizmirst. Kam patiesība? Svētie raksti nesaka. Nevaram absolūti spriest. Abiem šiem vīriem ir svētais gars, bet svētā gara mājošana cilvēkos nenozīmē, ka pašiem nav jāspriež un ka secinājumi neatšķirsies. Kurā pusē tu esi? Ja man būtu jāspriež, tad es, kaut gan liels Pāvila fans, spriestu pa labu Barnabam šai gadījumā, jo es redzu, ka Dievs dara ar mani tieši tāpat, kā Barnaba šeit dara ar Marku. Varbūt tu esi manījis to pašu savā dzīvē. Slava Dievam! Taču Dievs spēj šos divus vīrus izmantot arī tad, kad ir nesaskaņas. Vietā, kur bija tikai viena komanda, tagad ir divas, un jauni kristieši tiks iesaistīti misijā. Nebaidies kļūdīties, jo Kristus spēj izmantot savas kājas, rokas un mutes arī tad, kad tās kļūdās. Bet Kristus neizmantos savas kājas, rokas un mutes, ja tās atsakās darboties. Marks palīdzēs Barnabam Kiprā. Tradīcijas saka, ka Marks vēlāk dosies uz Aleksandriju un citviet Ēģiptē evangēlija darbā. Apmēram 2 dekādas vēlāk no šīs vietas apustuļu darbu grāmatā Marks atkal parādīsies jaunās derības lapās citādāks. Pāvils apcietinājumā Romā Vēstulē Kolosiešiem 4. nodaļā 10. pantā raksta: jūs sveicina mans cietuma biedris Aristarks un Marks, Barnabas brāļa dēls. Radinieks, varbūt brālēns, varbūt brāļa dēls. Par viņu jūs jau esat saņēmuši aizrādījumus, kad viņš ieradīsies pie jums. Uzņemiet to. Un neilgi pirms savas nāves Pāvils raksta savā 2. vēstulē Timotejam 4. nodaļā 11. pantā: Lūka ir vienīgais pie manis, Marku ņem un atved sev līdzi, jo viņš ir man ļoti noderīgs kalpošanai. Romā Marks uzrakstīs savu evangēliju, izmantojot to, ko dzirdējis no Pētera. Viljams Barklīs raksta: Dieva žēlastībā cilvēks, kas reiz bija dezertieris, kļuva par
evangēlija rakstnieku un cilvēku, kuru beigās Pāvils gribēja sev blakus. Bet vai Pāvils nevarēja to paredzēt? Nedaudz gadus vēlāk no Apostoļu darbu grāmatas 15. nodaļas laika Pāvils rakstīs 1. vēstulē korintiešiem 15. nodaļā 10. pantā: bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis, tomēr ne es, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani. Slava Dievam, ka Barnaba uzticas Markam. Mums vajag cerēt uz cilvēku un veicināt pilnveidošanu, ieraudzīt vislabāko cilvēkos. Vai tas nav briesmīgi, kad kristietis ierauga tikai vissliktāko? Mēs runājam par brāļiem un māsām, par cilvēkiem, ko pazīstam, nevis svešiem cilvēkiem, pret kuriem aizdomas. Cik reizes vajag piedot brālim vai māsai? Apostoļu darbu grāmatas 15. nodaļā no 39. līdz 41. pantam ir rakstīts: tad radās sarūktinājums tā, ka viņi viens no otra šķīrās, un Barnaba ņēma līdzi Marku un pārcēlās uz Kipru, bet Pāvils, izvēlējies Sīlu, devās ceļā, un brāļi to novēlēja tā kunga žēlastībai. Viņš pārstaigāja Sīriju un Kilikiju, stiprinādams draudzes. Pāvils izrauga Sīlu. Sīla ir līderis Jeruzālemes draudzē. Viņš var runāt ar šīs draudzes autoritāti. Viņš ir ne tikai ebrejs, bet Romas pilsonis. Viņš ir pravietis. Šķiet, viņš spēja brīvi runāt grieķu valodā. Apostoļu darbu grāmatas 16. nodaļā no 1. līdz 3. pantam ir rakstīts: viņš nonāca Derbē un Listrā. Tur bija kāds māceklis vārdā Timotejs, ticīgas jūdu sievas dēls, bet tēvs bija grieķis. Brāļi Listrā un Ikonijā bija devuši par viņu labu liecību. Pāvils gribēja, lai tas viņam ietu līdzi, un viņš to apgraizīja jūdu dēļ, kas dzīvoja tanī apvidū, jo visi zināja, ka viņa tēvs bijis grieķis. Pāvils apzinās, ka evangēlijs jānodod nākamajai paudzei. Viņš ievēro Timoteju. Timotejam māte ebrejiete, bet tēvs grieķis. Jūdi noteica reliģiju caur māti, bet grieķi caur tēvu. Timotejs ir neapgraizīts, bet kristietis. Iespējams, viņš kļuva par kristieti Pāvila pirmā misijas ceļojuma laikā. Pāvils sauc sevi par Timoteja tēvu ticībā. Timotejs ir ar labu reputāciju. Laba reputācija ir svarīga. Pārāk daudz arī nedrīkst uzticēties. Timotejs ir pazinis svētos rakstus no bērnības. Otrajā vēstulē Timotejam 3. nodaļā 15. pantā Pāvils raksta: un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Pateicoties kam? Mātei un vecai mātei. Lūk, kāds ir rezultāts. Izglītots svētajos rakstos no agrās bērnības. Dzīvoja pareizi. Laba reputācija. Ja gribi, lai bērnam būtu laba reputācija, māci un rādi bērnam Dievu vārdu no agrās bērnības. Kādēļ Pāvils apgraizīja Timoteju? Nevis, lai Timotejs būtu pestīts, bet lai varētu efektīvāk darboties starp ebrejiem. Varbūt Pāvils vēlāk raksta par šo brīdi savās vēstulēs Timotejam. Pirmajā vēstulē Timotejam 4. nodaļā 14. pantā
Pāvils raksta, nenicini dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem toreiz, kad presbiteri uzlika tev rokas. Tas vārds, kad grieku valodā ir meta. Meta, es nezinu, vai es to izrunāju pareizi, bet meta. Tas nozīmē tajā laikā, jā. Otrajā vēstulē Timotejam 1. nodaļā 6. pantā Pāvils raksta, aiz šā iemesla es atgādinu tev atdzīvināt Dieva žēlastības dāvanu, kas dota tev ar manu roku uzlikšanu. Šis vārds ar ir dia. Doma ir, ka tādēļ, ka Pāvils uzlika Timotejam rokas, viņam atnāca šī Dieva žēlastības dāvana. Tas vienkārši notika arī tad, kad presbiteri uzlika viņam rokas, acīm redzot, bet ne tādēļ, ka presbiteri uzlika viņam rokas, bet tādēļ, ka šis apustulis Pāvils uzlika viņam rokas. Apustuļu darbu grāmatas 16. nodaļas 4. un 5. pantā ir rakstīts, pārstaigādami pilsētas viņi tiem pavēlēja ievērot noteikumus, ko apustuļi un vecāji Jeruzālemē bija devuši. Draudzes tika stiprinātas ticībā, un viņu skaits, jo dienas vairojās. Draudzes ir stiprinātas un aug caur vēstuli, caur kristiešiem, kas to atnes. Neatstāja novārtā kaut ko Dievs ir teicis, bet neizgudro papildus likumus. Neievērotiem likumiem ir savas sekas, izgudrotiem likumiem ir savas sekas. No 6. līdz 8. pantam ir rakstīts, bet viņiem ejot caur Frīgiju un Galatiju, Svētais Gars aizliedza Dieva vārdu Āzijā runāt. Nonākuši Mizijas apvidū, viņi lūkoja iet uz Bitiniju, bet Jēzus Gars viņiem neļāva. Pagājuši garām Mizijai, viņi nonāca Troādā. Pāvils vēlās runāt vārdu Āzijā, bet Svētais Gars to aizliedz. Aizliegums ir uz kādu laiku. Atceries, viens no Dieva atbildēm uz lūkšanām ir ne tagad, vēlāk. Pāvils Efezā, kas ir Āzijā, pavadīs 3 gadus vēlāk, bet ne tagad. Beidzot viņi nonāk Troādā, netālu no senās Trojas. Troāda ir romiešu kolonija. Kā kolonijai viņiem ir libertas, tas ir pašpārvalde, immunitas, tas ir viņi atbrīvoti no nodokļiem ķēzaram, un jus Itālikum. Viņiem ir visas tiesības, kā tiem Itālijā. Varam tikai iedomāties, ko domā Pāvils un Barnaba. Vai mēs tagad varam beidzot sludināt Troādā? Ar ko Troāda ir labāka par Efezu? Tiešām Troādā? Dievs vēlas, lai ātrāk piepildītos Dieva vārds caur Nohu, 1. mūzes grāmatas 9. nodaļas 27. pantā. Dievs, lai vairo Jafetu, ka viņš mīt Šema teltīs. Tas ir, lai Jafeta pēcnācēji, eiropieši, saņem Izraēla svētību Jēzu Kristu. Apustuļu darbu grāmatas 16. nodaļā no 9. līdz 10. pantam ir rakstīts, naktī Pāvils redzēja parādību, kāds makedoniešu vīrs stāv un viņu aicina celies pāri uz Makedoniju un palīdzi mums. Kad viņš bija šo parādību redzējis, mēs gribējām tūlīt doties uz Makedoniju, būdami pārliecināti, ka Dievs aicina mūs pasludināt viņiem
evangēliju. Mēs gribējām tūlīt doties uz Makedoniju. Viņi uzreiz vēlās darīt Dieva gribu. Lūka visticamāk ir Filipu iedzīvotājs vai Antiohijas iedzīvotājs, kā liecina agrīnie kristieši. Apostuļu darbu grāmatā Lūka raksta mēs, tad, kad viņš ceļo kopā ar Pāvila misijas komandu, bet raksta viņi, tad, kad neceļo kopā ar viņiem. Ko mēs varam vēl iemācīties no šī teksta? Kādēļ šie notikumi ir aprakstīšanas vērti? Mēs redzam, kā Dieva valstība izplatījās, kā baznīca atnāca līdz Eiropai, Romai. Bet sākums ir mīlestība pret Dievu un citiem cilvēkiem, vēlme glābt dvēseles. Tas radīja vīziju, sapni, sapnis radīja plānu. Taču ar saprašanu, ka plāns ir pakļauts Dieva pārskatīšanai, revidēšanai, kā arī notika. Mīlestība rada vēlme, vīziju, sapnis, plānu, bet plānu, kas pakļauts izmaiņām no Dieva. Draudzes svētsapulces, lai ir par stiprināšanas vietu, garīgās degvielas staciju, placdarmu uz kalpošanu citiem mīlestībā. Dievs aicina mūs mīlēt viņu un cilvēkus, kā Pāvils un Barnaba mīlēja Dievu un cilvēkus. Katram no mums par savu mīlestību būs jāatbild Dievam pastardienā. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Un video evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.